Burtnieku novads nedēļas nogalē aizvadīja savas pirmās ziemas sporta spēles. Sacensību rīkotāji stāsta, ka ideja par šādām spēlēm nāca no pašiem novada iedzīvotājiem, jo novadā jau ir tradīcija rīkot vasaras spēles, bet to dalībnieki izteikuši vēlmi tikties un aktīvi pavadīt kopā laiku arī ziemas sezonā. Tiesa, laika apstākļu dēļ šīs bija vairāk kā pavasara spēles. Bijām gatavojušies jau slēpošanu un bitkošanu, bet pēdējā brīdī vajadzēja šos sporta veidus nomainīt. Bet par cik mēs jau visi zinām, ka ziemas sporta veidi, zālēs un bāzēs ir šahs un dambreti un galdu tenis, kā tur notiek. Un tad mēs vēl nomainījām slēpošanu par turisma stafeti ar visām dažādām šaušanām un tādām interesantiem etapiem. Un britkošanu pret jautības stafeti, tā lai tas viss notiek ārā. Un esam priecīgi, ka mūsu visi 6 pagasti piedalās ar savām komandām, 8 sporta veidos, visas komandas ir nokomplektētas pilnas. Ļoti jauki, un es domāju, ka tas ir labi, kad arī mūsu skolu jaunatne tiek piesaistīta klāt, jo audzēkļiem nav lielāka prieka, kā piemēram šahā uzvarēt vienu pieaugušo. Savā starpā var spēlēt, bet ja uzvarēš pieaugušo, tad viņam tas paliek ilgi un dikti, un viņam ir tā vēlēšanās turpināt to darīt. Spēļu rīkotāji atzīst, ka no ziemas sporta spēles būs vēl viens labs iemesls novada ļaudīm savstarpēji iepazīties. Ir izveidots novads, un novadā ir sanākuši 6 pagasti kopā, un vairāk jau spiežam uz to, lai sapazītos pagasts ar pagastu. Tāpēc arī tika izveidots sporta spēles Ēvelē, lai visi pagasti atbrauktu uz Ēveli un lai redzētu, kur tiešām Ēveli atrodas. Jo šorīt no rīta man nāca vairāki zvani, kur te jābrauc uz to Ēveli ir. Ja? Un tagad cilvēki arī zinās, kur tāda Ēveli ir. Tas ir ļoti labi, kad mēs iepazīstam savu novadu. Tad jūs arī ievērojat to principu, ka katru reizi... Jā, mums ir tā, ka katru reizi savā vietā vasaras sporta spēles arī katru gadu savā vietā. Šogad vasaras sporta spēles būs Burtniekos, sakarā to, ka tur atjaunojām sporta laukumu. Un tā kā es domāju, būs viss labi. Bijām iecerējuši arī piedalīties šogad Latvijas ziemas olimpiādē. Bet, tā kā viņas tika atceltas, tad ļoti slikti ir, kad atcēla, jo es domāju, ka tur arī mēs būtu savas medaļas dažas vismaz paņēmuši Latvijas olimpiādē. Un tā, ja nevar bļitkot, tad var pārbaudīt prasmes makšķerēšanā. Ja nav sniega, tad maisu var pildīt ar citu materiālu. Galvenais, lai visiem prieks piedalīties. Te jāmet, jāparāda, kādas mums ir prasmes sniega mešanā. Bet kā sniega mums nav, tad mēs metam siena maisu. Kādas tad ir tās prasmes? Labi gāja. Šogad mēs esam daudz tīrīši, sniegu mums gāja labi. Labi, jā. Matīšniece atzīst, ka uz spēlēm tiešām braukušas ar prieku. Jautrību, atraktīvi, saliedē kolektīvi noteikti. Viens par otru jūtam līdzi un turam īkšķus. Un pagasta priekšniece mājās mums tur īkšķus visus 4 par mums. Jo viņa palika, viņa šodien nepiedalījās, bet parasti viņa arī piedalās. Veselība arī. Jā, veselīgi. Iepazīst arī pārējos pagastu ļaudis. Jā, tā kā. Savādāk, ja mēs nezinām, kas blakus dzīvo. Jā, citu pagastu. Ēveli. Cilvēki sapazīstās savā starpā un sadraudzējās un viens otru atpazīst. Diezgan nopietnas pārbaudījums komandām bija Mājnieku Ēveles pagasta izstrādātā turisma stafete. Tagad pirmo uzliec to. Nē, tu neņem nos. Diezgan ātri ir jāskrien, lai paspētu kaut kur. Visiem jādarbojas kopā. Komandā. Galvenais ir komandas gars kopējais. Un tie uzdevumi kādi? Uzdevumi tādi. Tieši kā vajag šīm sporta spēlēm. Tieši laikā. Protams, visi rezultāti un panākumi tika tiesneša fiksēti, un tā komandu vērtējumā šajās sporta spēlēs laurus plūca Rencēnu pagasta komanda, 2. un 3. vietā atstājot Burtnieku un Valmieras pagasta komandas. Tātad nākamās Burtnieku novada ziemas sporta spēles notiks Rencēnos.